Šodien paiet tieši nedēļa, kopš klejojam pa Skotiju. Mums ar brāli līdz šim ar lielām līdekām īsti nebija veicies, tādēļ rīta sapulcē nolēmām. Ja reiz esam atraduši lielās, tad būtu diezgan muļķīgi sākt atkal meklēt citur un atgriezāmies uz vietu, kur vakar bija monstru balle. Bobsleja divnieks, kurā bija Madars un Uldis, izrādījās ātrāks par mūsu trīnieku, un līdz mūsu atbraukšanai jau atkal līdz tika pieskandināts ar jau ierasto. Ir! Jā! Ir! Draudze. 80. Zivs atsaucība jau vienā no pirmajiem metieniem bija laba zīme, taču citējot Viniju Pūku, ar līdekām ir kā ar bitēm. Nekad neko nevar zināt. Vienu dienu ar tevi runā, nākamajā par kaut ko ir apvainojušās, trešajā vispār pazudušas. Protams, nezinājām, kā būs šodien, taču zinājām, ka rutīna strādā. Meklēt un meklēt. Laba? Man liekas, 90 varētu būt. Nevar saprast. Nāk pretī pagaidām. Nē, pret to es nevaru saprast pagaidām. Labi, viņa varbūt ir liela. Skriet pretī. Laba, ja? Nenāk augšā. Labas jūs. Sankurs. Bļāņas, viņa iegāja tieši. Jā. Labi, dzenam ārā. Nu, Anģa? Tik viegli viņa nepadosies, tas ir labi, izbaudam. Skaisti. Nāc apakaļ. Viens acis izgāja ārā. Cik spēcīgs, ja? Figaiķi nenāk vispār. Klāt. Nu nāk. Beidzot! Come on! Metrs tur ir, ne? Stabil. Labi. Skaista līnija, kāda masa vienkārši. Uzmanīgi, ņem viņu nost no laivas, tur džerks ir. Tagad jau var atnest, jā. Skaisti bija. Skaisti cīņa bija. Jā, tāda vienkārši sitiņa rasma ir apskries. Kad 9 varētu būt? Labas jūs. Tā, nu es ceļu ārā, ja? Vai? Kas par svaru? Jā, te ir. Bišķi apakaļ. 1,7 m. Nice.
Nesijā! Nu, tur, es teiktu, 8 kg ir stabili. Jā. Nu, tas ir 8, 9. Jā. Tā. Tā viņi jau gatavi ir. Jā. Tagad bišķi paturi, ja tu viņu vari. Jā. Šeit tev slapjais sveiciens! Gan drīz šito paķēra līdzi tauriņu ķermā. Beidzot ir labas zivs. Trešās zivs jau. Jo bija tā, ka vakardien viņas bija gar krasta kantu un bija sajūta, ka, ja šodien ir lielāks vējš, tad iespējams, ka viņas tajā seklumā tur bišķi atkāpjās. Tā arī bija. Iemet pilnīgi uz otru pusi sāka mētāt. Pirmais bija tāds, tā kā iesūca, likās, ka iesūca, piecirt, un tad bija otrs cirtiens. Un tad bija skaista cīņa. Jā, 2 reiz ankurā vēl. Jā, ankurs bija. Viss cieņa. Anģam. Izcils komandas darbs, veči. Un diena var sākties. Mācim tālāk. Jā, aiziet. Sačaks ir. Es arī esmu. Nu, vajadzētu būt. Ir viņa augšā nenāk. Tā atceries vēl pats ar ankoru operēt, ja? Cits dievs klausoties. Laba zivs. Es redzu tikai galvu viņai. Laba zivs. Rasta ritīgi, jā. Labi! Ui, tu nost! Tas tagad ir rasteri. Tas ir krustoņs rasteri. Karpa! Ej, tu nost, nu kaspa! Labi, vīri, jā, pasildzējāmies. Mīļā, tev ir problēmas ar svaru. Bet mums patīk. Reāli ar kupru vienkārši. Bet reāli viņi būtu metrīgi. Tas, ko paņēma? Tas rasterītojas tikko. Ko uzmeistaroji? Ko es sameistaroju āķi normāli. Vēlos, ne? Likās, viņš vienkārši bišķiņi apvainojas, tāpēc, ka tu pirmīt viņas nosauc par rasnām. Varbūt arī. Nāk kauties, Nav rasnas, viņas var būt masīvas. Jā, masīvs, ka padarājies. Tā, kas man visām damām. Turpinām šito. Jā, neliels pārpratums, zin kā tādā satraukumā. Atvainojas, vienkārši nezinām vietējās paražas. Pīrādziņi nāc ārā. Pīrādziņi nāc ārā. Aba? Jā. Tad ganžam varam. Nice! Man likās, ka man zālēs un es ritīgi ātri sāku tīt. Es arī pirms tam, viņam man arī uz ātro ierāvu tā tu. Smags sportiskais izmērs. Varētu mazliet biežāk, bet ir forši.
Vējainajā dienā kontaktu skaits nebija augsts, bet zivju izmēri bija lieliski. Tomēr arī šī diena nepagāja bez tradicionālās makšķernieka sāpes. Aizgāja, Laba bija. Nu kāpēc, nu? Jā, viens. Šitā bija liela arī. Tiešām, kur mēs aizlaucām prom, ja? Piecirtu viss bija. Tikko bija cope. Pirmo reizi kaut kas šitāds. Metrs tur ir, ne? Stabil. Uzreiz kā iekrita māneklis. Baigi skrien pretī. Jā. Viņi nāk pretī, bet tur ir arī labas zivs satiekās. Tā es slidu viņi arī pretī. Tā. Ej, tu mūs, ka viņi iet. Tā. Skaisti. Ankurs. Tā. Labi. Metrs tur nav, bet smagas zivs. Nav metrs. Ir. Nav. Tā, patiesi kaut kur tur nolikuši mašķirīti. Nu, nice. Kas pa masa? Visu norīja. Tikko kā iekritā, vairs bam. Baigais sekundes nebraucam. Es jau labi, ka ir 3 galvas, ka vienmēr gudrāks nekā viena. Izlobējām tomēr šo. Paldies tev milzīgs. Ai, kas par emocijām, ne? Jūs gataviet? Es gatavu. Nu jauki! Cik skaisti, beidzot nav tikai skaista vieta, ne? Ai, come on! Nu tik labi tas ir. Tā, efekti, dūmi, aiziet, kamera on! Dublis viens. Mums ir tieši nedēļa pagājusi Skotijas 5-zvaigžņu hotelī. Un vakardien beidzot pašā vaļā bišķiņ, ne?
Aizbraucam uz Loknes. 2 skaistas dienas bijušas kopš tā. Tā kā es pievienojos nesen, tad man liekas, ka tā ir visu laiku, jā. Principā tā notiek. Mans plāns bija labi laika apstākļi. Nākamais moments bija aizbraukt uz Loknes ezeru. Nu, tad 3. atlika zivis. Un zivis arī bija. Bet šitie ezerā, es saprotu, tu esi daudz bijis, vai ne? Jā, nu es te katru gadu braucu. Paldies tev! 7. gadu jau braucu un... Lai sagatavotu džekiem 2 lieliskas dienas. Jā. Audzēja, rūpēja, mīļoja. Labi, jā. Bez āķiem mētāja pats. Jā, man te tā ir, kad es jau zinu katru vietu, jau tur bez ehilota jau viss jau ir iztaustīts. Un, Bet nu fantastiska diena, jā. Nu, tāda, ja salīdzina ar iepriekšējām, tad Klondaika. Izcili. Bet nu, uz nobeiguma fona šodien mēs esam nolēmuši beigt dienu agrāk, lai kārtīgi iestiprinātos, kārtīgi atpūstos. Jā. Mums ir Uldis atveda ekskluzīvi paštaisītu šašliku, kas jau ir gatavs silts jau sutinās un tūlī mēs to baudīsim. Iesim ātrāk šodien gulēt. Celsimies rīt ātrāk. Jā, celsimies rīt ātrāk un rītā mums jauns ezers priekšā. Tur arī minēts, ka tur ir daudz zāles. Tur zinām, kad ir līdeks. Brauksim pārbaudīt, tā ne? Tagad ejam ēst. Izcils 2 dienas. Jā, turpinam. Divas dienas bijām dzīvojuši pa vienu ezera līci. Nolēmām, ka mūsu sparingu partneriem jāiedod atpūta un arī paši gribējām apskatīt vēl jaunas vietas un ezerus. Tādēļ atkal devāmies ceļā. Diena numur 8 šķiet, vai 7, es nezinu, viss ir sen sajūtas. Mums ir pēc 2 lieliskām copas dienām, mums ir nākamais ezers, esot ļoti labs vietējo iecienīts, kur brauc tieši pēc līdekām. Tā kā viņš ir milzīgs, tad mēs mēģināsim pirmo dienas pusi droši vien vispār saprast, kur mēs esam atbraukuši un kur meklēt kaut kādas saklākas vietas ar zālēm. Un tad jau otro dienas pusi saķersim. Visi, nācam ūdenī. Parādīsim jums mūsu pusotrā kvadrātmetrā komunālajā dzīvoklī. Var pilnīgi normāli sadzīvot 3 cilvēki. Nekur īrnieks numur 1. Es dzīvoju virtuvē. Es esmu īrnieks numur 2. Es dzīvoju priekšnamā. Un īrnieks numur 3. Es dzīvoju gan priekšnamā, gan virtuvē. Visi ātrāk ir, ja pieķers liela līdeka. Bet to mēs arī gribam šodien izbaudīt. Nav. Nogāja no. Ir! Forel! Forel! Pirmā forela mūžā. Labi, ka viņi uzsēdās arī jau. Viņa vienreiz, tad viņa nokāp nost un tad viņa vēlreiz paņem. Mainam ezeru. Mainam ezeru! Dienas vidū domājām, kā nezaudēt copas laiku, un nolēmām, ka stundu varam veltīt vēl vienam jau zināmam līcim, bet šoreiz bez mūsu baltās noliktavas izkraušanas un iekraušanas. Te ir smuks līcīts, upe tek ārā, zāļains līcis, foršs, daudz sīkās zivtiņas. Iebrid uz saliņas, pirmajā metienā kā metu, tāda smuka kaut kādā 80 plus, pat neredzēju visu zivu, tikai astīt redzēju. Ir! Jā! Aizgāja! Diemžēl norāvās, izmētājām, izmēģināja jauno kostīmu, paldies Uldim.
Un dosimies tālāk, mainīsim ezeru. Kad no dienas pāri bija palikusi tikai pēcpusdiena, mēs nonācām vietā, kur skarbās Skotijas dabas varenība burtiski apstādināja laiku. Viena no skaistākajām vietām, kur ar makšķerēm esam bijuši. Spietu dzen mani tālumā, kur laikā rast man vietu, man jābēg mūžībā, man jābēg mūžībā, man jābēg mūžībā, man jābēg mūžībā. Es visur izmeklēju, kur manas puķes zēļ, es lūkšu rīta vēju, lai mani projām ceļ, lai mani projām ceļ, lai mani projām ceļ, lai mani projām ceļ. Veras arite zālē, noķiršiem ziedi bīrs, jau bites aiziet tālē, un visas mīņas irst, tu visas mīņas irst, un visas mīņas irst, Šitādā vietā vēl, visas ne? mīņas irst. Zinu, viena no episkākajām lirikām, kā es tas noķēris. Visā tajā... Skaisti. Kā jaunu bišu spietu, mani tālumā, kur laikā rast man vietu, man jābēg mūžībā, man jābēg mūžībā. Labi, veci, kas pa ķērienu? Labi! Vēl viena! Izmeklēju, kur manas puķes zēļ, es lūkšu rīta vēju, lai mani projām ceļ, lai mani projām ceļ, lai mani projām ceļ, lai mani projām ceļ. Veras arite zālē, noķiršiem ziedi bīrs, jau bites aiziet tālē, un visas mīļas ir. Ko mēs atkal darām? Mainām ezeru!